Es esmu Evarts Melnāksnis, šīs izrādes dramaturgs. Kādiem 4 gadiem kāds man ieteica tur doties, jo man teica, ka esot laba taka. Un tiešām tā ir. Laika gaitā tas kļuva par tādu regulāru braucienu. Tagad es jūtu, ka viss kā ir par daudz, un es netieku vairs uz priekšu, galvā ir sakrājies, un ķermenis vairs nevelk līdzi. Tas kļuva par tādu kā tādu impulsu un sajūtu, ka ir jābrauc uz Ummi. 10:26 parasti ir vilciens no Brasas stacijas, tu netālu dzīvoju, un ziemā ir vērts braukt, 10:11, jo ātri arī satumst. Aizbraucot uz Lilastes staciju, ir 15 minūtes jāiet kājām līdz Umja ezeram, un tad apejot apkārt Umja ezeram jau likās, ka kaut kas sakārtojās, tad var iet pāri sliedēm, uz Piejauras dabas parka ceļu, un tur ir ļoti skaistas kāpas, tās ir senas kāpas, kas ir apaugušas ar priežu mežiem, garazariem, abiem var doties līdz jūrai, un tad līdz Gaujas ietekai jūrā, un tad līdz Gaujas stacijai, tas ir kāds 3-4 stundas, kā kuru reiz gadās, un liekas, ka kaut kas ir labs noticis, iekšā sakārtojies, un ir iespējams turpināt dzīvot šajos sarežģītajos, dažādos līmeņos, sarežģītajos šīs pasaules apstākļos. Man blakus sēž dabas pētnieki, tas ir Uvis Suško. Uvi, pastāsti, kā tu pirmoreiz satikies ar Ummi? Labvakar, es pirmo reizi pie Umja nokļuvu 1985. gadā. Man tad bija 15 gadi un nācās dažkārt arī nobastot stundas, lai tiktu uz ezeriem. Un visu šo 40 gadu laikā ik pa brīdim regulāri atgriežos pie Umja, lai redzētu, kas tur notiekās un mainās. Un Marta arī ir saistīta ar Ummi citā veidā. Kā tu nokļuvi pie Umja? Labvakar visiem. Pie Umja es nokļuvu kopā ar komandu, kur mēs kopā strādājam, pētam ezerus, šajā gadījumā Umja ezeru, un mēs tur bijām, mēs esam no SIA Saldūdeņa risinājumiem no 2021. gada līdz 2023. gadam. Un bijām tur visās 4 sezonās, jo interesē pasūtītājiem dabas aizsardzības pārvaldēji interesēja ūdens kvalitāte, kā tā mainās visās sezonās, un tā kā mēs tur esam lauzuši ledu arī ziemā, lai tiktu pie ūdens, un arī vasarā visus mošus izturējuši. Ummis ir viens no bioloģiski visjaunākajiem Latvijas ezeriem, un tas atrodas skaistajā Piejūras kāpu līdzenumā, kur visur ir redzama nabadzīga smilts augsne, un pats Ummis ir izveidojies pirms 4 līdz 6 tūkstošiem gadu, kad atkāpās senā Litorīnas jūra, un tas ir šīs jūras pārpalikums. Un Lobēli ir pavisam neparasts ūdensaugs no nedaudz vairāk kā 100 Latvijas ezeros sastopamajiem ūdens augiem. Tas ir kļuvis ļoti rets un ir ļoti jūtīgs pret piesārņošanu. Un Lobēlijai vajag ezerus ar dzidru ūdeni, ar smilšainu un cietu grunti. Un tas, ka šis augs ir īpašs, par to arī liecina, ka pirms 3 gadiem Latvijas pasts sadarbībā Latvijas dabas fondu izdeva Lobēlijas pastmarku, un šajā gadā arī vienlaicīgi neatkarīgi no tā Ādažu novads iekļāva to savā ģerbonī.
Senāk ezeri laidušies pa gaisu, un, kad gribējuši, tikai tad nolaidušies zemē. Ezeriem esot bijis noteikts laiks, cik ilgi kurā vietā jāpaliek. Tad tie cēlušies gaisā un šņāgdami, krāgdami gājuši pa gaisu projām, līdz kāds cilvēks izsaucis tam patīkamu vārdu. Tad ezers laidies zemē un paturējis to vārdu. Reiz ezers nolaidies vietā, kur nākušas veļas mazgātājas un mazgājušas tajā dažādus netīrumus. Tas ezeram nepaticis, un viņš aizlaidies uz citu vietu. Mākonis gājis pa gaisu, un zivis kritušas zemē. Senāk ezeri krituši no gaisa, un vajadzējis pamanīties no tām vietām aizbēgt. Pļāvējus reiz pārsteidzis melns, ātri skrejošs mākonis. Pērkons dūcis, zibiņi šaudījušies, vētra krākusi, zeme dimdējusi, un mākonis nogāzies, pārvērsdamies par ezeru. Reiz ezers pacēlies gaisā un gājis šņāgdams, krāgdams. Tam pa priekšu laidies putns un saucas: bēgat, ļaudis, bēgat! Bet ļaudis putnu nav sapratuši un nebēguši. Tā no ezers nokritis, bet mājas, ļaudis, gani ar visiem ganāmpulkiem palikuši zem ezera. Rāmā laikā viņus vēl tagad varot redzēt ezera dibenā. Divi ezeri laidušies pa gaisu un sākuši strīdēties. Viens ezers iesitis otram pliķi, bet pretī saņēma 7. Tā strīdādamies un plēsdamies, abi noguruši un nolaidušies zemē netālu viens no otra.
bet pliķu vietā izcēlušās salas. Pārceldamies no vienas vietas uz otru, ezers pa ceļam kaisīs zivis. No vecās ezera vietas uz jauno pa zivju ceļu vien varēs aiziet. Ļaudis zivju pielasījuši, cik nu katrs gribējis. Reiz ezers sācis kaukt, viļņot un dusmoties. Pērkonam zibiņojot, tas pievienojies pērkona mākonim un aizgājis projām. Tajā vietā palicis purvs. Reiz gar Lilastas staciju pastaigājies kāds lībietis. Viņam garām lidojas mazs ezers, un lībietis iesaucies Ummis. Tā nu ezers nokritis priežu meža kāpās un palicis tur guļam. Reiz starp Ummi un Garazariem gribējuši celt vasarnīcu ciematu. Visu jau sazīmējuši, pāris pamatu ielikuši, bet sācies 2. pasaules karš, un tā no vasarnīcām it nekas nav sanācis. Ezers ļoti nepaticis vēlnam, un viņš nolēma to aizbērt. Vēlns dūšīgi strādājis un aizbērs jau pusi ezera ciet, bet tad piepeši iedziedājies gailis un vēlns aizskrējis atpakaļ uz elli. Veci ļaudis saka, ka lobēlīs ziedot, kad pasaulē daudz ciešanu. Tās paceļoties virs ūdens un klusi zuzinot, lai vairāk miera. No mākoņiem krītot ne tikai zivis, bet arī vardas un to kurkuļu. Tāpēc pēc lietus vienmēr daudz varžu. Laizdamies pa gaisiem, Ummis izvēlējies sev tādu vietu, ka viņam nav ne ietekas, ne iztekas, un smilšainā augsne dikti nabaga. Tik vien lobēlijai tāda vieta patikusi. Reiz atkal cilvēki mākonī skaidri dzirdējuši klusu stingstēšanu. Stin, stin, stin. Ezerā sastopamas mazas zivtiņas, kuras sauc par stintīm. Ļaudis runājuši, ka netālais ezers esot bez dibena. Saimnieks gribējis pārliecināties un laidis dzīves kamolu ūdenī, bet
Tad no ezera saukus dobju balss. Ja tu gribi zināt, cik ezers ir dziļš, tad lec iekšā. No tā laika visi ticējuši, ka ezerā sākas elle. Tajā vietā, kur igauņu karavīri ar vezumiem noslīkuši, no ezera pacēlušās salas, vēl tagad no dzīlēm nākot tāda kā dobja rūkoņa un vaimanas. Bet sagūstītās latvietes vasaras naktīs rādoties par Jāņa tārpiņiem. Senos laikos lobēlijas laidušās pa gaisu un meklējuši sev māju vietu. Ieraudzījušas ummī, tīro ūdeni un smiltis un nometušās tur uz dzīvi. Reiz gar ummi vedas tanku ceļš. Runā, ka daži tanki iebraukuši ummi un palikuši tur uz visiem laikiem. Kad no netālā poligona skan dārdieni, ūdenī varot saskatīt zaļas gaismiņas. Tur tanki priecājoties par militārajām mācībām. Ezerā dzīvojot kāds dzīvnieks. Viņš klunkšķ, un tāpēc iesaukts par klunkšķi. Šo klunkšķēšanu varot dzirdēt līdz pat 3 verstas tālumā. Runā, ka klunkšķi ezerā iemetis pats nelabais.
Dzeloņsporu ezerene, un sīpoliņu donis. Šaurlapainā ešgalvīte, un purva vārnkāja. Dzeloņsporu ezerene Pūkaugļu grīslis un sīpoliņu donis. palu staipeknītis. Šaurlapainā ešgalvīte, Dzeloņsporu ezerene, un purva vārnkāja. un sīpoliņu donis. Pūkaugļu grīslis, Šaurlapainā ešgalvīte, un palu staipeknītis. un pūkaugļu grīslis, Vītolu vējmietiņš, palu staipeknītis. un abinieku sūrene. Vītolu Plašā vēmietiņš, gundaga un parastā cirvene. abinieku sūrene, Dobuļu fosombronija, āžņu gundaga, uzpūstais parastā grīslis cirvene un zeltenā ķekarzeltene. Alienas lāpstīte, dobuļu fosombronija un abinieku palienes lāpstīte, platlapu vilkvālīte. un jūras gaisa Ūdens sērkšķu zāle, un Dortmaņa platlapu labelija, vilkvālīte, sirmā sarmenīte, ūdens ērkšķu zāle, un vītolu vējmiet, un Dortmaņa lobelija, un šrēbera rūsaine, sirmā sarmenīte, aitu auzene, un šrēbera kriptofītaļģe, rūsaine, šķu zāle un aitu auzene, un sīlā Sena alienas lāpstīte, Treidaļu madara, fosombronija, parastā mazlēpe, un gludsporu ezerene, parastā miadre, baltā ūdens roze, parastā cirvene, došā glībene, parastā mazlēpe, sniegbaltā ūdens roze, parastā mazlēpe, Urva vaivariņš un sila virsis, un Treidaļu madara, saltainā
triptofīt aļģe. Parastā bultene, Daudzgadīgi sirnekļu teikumi, urvas kalve, bērniņu putekļi, augstais krīslis, draudzība, ūdens ērkšķu sāle, dort maņa lobelijās. Sirma sarmenīte, šebera husaine, urva vaivarī,
Šodien atrodamies pie Umja ezera Rīgas rajonā, kur apciemojam Padomju armijas akvalangistu bāzi. Buržoziskajā Latvijā šeit uzsākta vasarnīcu celtniecība, bet tagad no tām saglabājušies tikai sūnām apauguši pamati. Padomju atbrīvotājiem varam pateikties par dabas bagātību nosargāšanu no imperialistiem, kas ezeru būtu padarījuši par purvu. Tā arī nākamajām darbļaužu paudzēm saglabāsies dzitrais ezera ūdens. Padomju armija šo teritoriju piešķīrusi Baltijas kara apgabala štābam. Tālumā no poligona dzirdamas ložmetēju zalves, bet šeit, Umja ezerā, apmācības iziet brālīgo Padomju republiku akvalangistī. Ieklausīsimies sarunā ar apmācību dalībnieku Genādiju. Labdien, Genādij! Ar ko šodien nodarbojieties? Kārtoju niršanas rīks. Un no kurienes ceļš atvedis uz Umja bāzi? Man no Kaganas uz Ādažiem nosūtījums gadu. Ieskaitīja akvalangistu vienībā, jo nodarbojos ar peldēšanu. Pavasaru apmācības notiek te. Gatavojamies zemūdens izpētēji, pretinieku zemūdeņu mīnēšanai, bīstamu objektu neutralizēšanai. Man ļoti patīk. Apkārt smuki, meitenes no rūpnīcām sauļojas. Gar ezeru veda tanku ceļš, ar tankiem var aizbraukt no jūras uz bāzi. Tā kā esam gatavi apturēt ar iebrukumu Padomju Savienībā. Tanks vedam arī iekšā ezerā, lai mācītos zemūdens operācijas. Nesen ezerā bija arī kravas auto un ložmetējs. Pagaidām tur arī atstājām citām komandām. Ūdentiņš tīrs. Visu var cauri redzēt. Vasarā tāds mazs balts puķīdziet smuks. Paldies, Genādij, lai sokas tālākās mācībās, bet rubrikā Vai zināji? Dortmaņa Lobēlijā ir neliels ūdensaugs, kas zied jūlijā, paceļoties virs ūdens ar skraju zvadveida ziediņu ķekaru. Latvijā Lobēlija izplatīta reti galvenokārt tīros ezeros. Vēl 20. gadsimtā tā bija sastopama vismaz 50 ezeros, no kuriem mūsdienās tā saglabājusies nevairāk kā 29. Piesārņojuma dēļ Lobēlija nav saglabājusies āraišu, burtnieku, dūkas un laveru, lielā stropu, rāceņu, salas un sēres, ūdru un venču ezerā. Asarītī, Buļezerā, Cārminā, Dreidzī, Driškinā, Seklenē, Seķītī, Sudrabezerā, Vidējā, Garezerā, Mazajā, Baltezerā, Garkalnas, Melnezerā, Valnezerā un Zutenē. Dortmaņa Lobēlijas populācija Umī ir viena no bagātākajām un vitālākajām visā Latvijā. 2017. gada vasarā pilnīgi apsekojuma rezultātā Lobēlija Umī tika konstatēta 50 līdz 60 cm dziļumā, 29 vietās, 3667 kvadrātmetru koplatībā, ezera dienvidrietumu, dienvidu, dienvidu-rietumu, dienvidu-austrumu, austrumu, ziemeļu-austrumu, ziemeļu-austrumu-austrumu, ziemeļu-austrumu, ziemeļu un ziemeļu pakrastēs. Pēdējos 20 gados tās izplatība Umī nav būtiski mainījusies. Kriminālziņas. Lielastas dārzkopības kooperatīvā novērotas magoņu zagļu darbības. Rajona milicija konstatējusi, ka garnaģi magones vāc, lai iegūtu izeivielas narkotisko vielu izgatavošanai. Likuma pārkāpējiem raksturīgi gari mati, atkailinātas krūtis un importētas bikses, kas ir skaidri norāda uz rietumu kultūras kaitīgo ietekmi. Izmeklēšana turpinās. Iešanas akta magonis sauc par ģerbanu. Magonis izplēš ar visām saknēm un tad laiž ļekas vaļā. Pēc tam ar žileti ļoti uzmanīgi iegriežam magonis galviņā un sagaidām, ka ir sakrājas tāda pamatīga pile. To ar marlīti mēs nosasinam. Tad marlīti izkaltam, tas principā ir lietošanai gatavs hanis, tikai vēl jāuzvāra. Marlīti mēs liekam pavārnīcā un vāram ar ūdeni. Ūdens daudzam skatāmies pēc krāsas, smaržas, kādas magonis bijušas, cik gara marlīte, tā apmēram. Galvenais nepārspīlēt. Un tad vāra uz aci. Pēc tam uz ādatas uzteņ vatas piciņu un caur to velk šļircē iekšā, lai izfiltrētu. Izfiltrē un mauc par ori. Mēs dabā. Umi visvairāk apdraud daudzie atpūtnieki. Todēļ ezerā nokļūst aizaugšana veicinošas vielas kā fosfors un slāpeklis, kas ir iemesls aizdūņošanās procesam, blīvākām niedru un sūreņu audzēm. Urīns, jeb sarunvalodā čuras, sanāk arī mīzali, ir ķermeņa šķidrums, kas veidojas nierēs, uzkrājas urīna pūslī un tiek izvadīts no organisma pa urīnvadiem un urīna izvadu kanālu. Cilvēks ar urīna dienaktī izdala 1 gramu fosfora. Tas dod 1 kilogramu zaļās biomasas pieauguma. Urīns no organisma izvada vielmaiņas gala produktus, toksīnus un liekās vielas, piemēram, sāļus, ūdeni un citus ķīmiskus savienojumus. Tas palīdz uzturēt ūdens un elektrolītu līdzsvaru organismā, kā arī regulē asinsspiedienu un pH līmeni.
Pieņemot, ka ezerā 80. gados no viena cilvēka varēja ienākt 0,25 gramu fosforu diennaktī, aprēķināts, ka UMI peld sezonas laikā ienāca 2 kg fosfora. Tas deva 2 tonnas zaļās biomasas pieauguma. Vidēji 24 stundās cilvēki izvada no 0,8 līdz 1,5 litriem urīna. Urīna sastāvs ir atkarīgs no vielmaiņas, dzimuma, vecuma, svara un veselības stāvokļa. Diennaktī pieaugušam cilvēkam filtrēs no 100 līdz 170 litriem pirmurīna, no kuriem urīna veidā izdalās vidēji tikai 1,5 litrs. Urīna galvenā sastāvdaļa ir ūdens, kas veido apmēram 95 līdz 96% no tā kopējā tilpumā. Papildus tam ir jāpieskaita vēl arī cilvēku radītā piesārņojuma ienes no pamatbaseina, kas ir aptuveni 2,25 kg gadā, kā arī vēl papildus 2 kg no degradētā pamatbaseina, uzskatot, ka degradētā zemesēdz rada aptuveni 2 reizes lielāku fosforu noplūdi. Urīna krāsa veselam cilvēkam ir caurspīdīga, gaiša dzeltena līdz dzeltena, ko nosaka urobilīna pigments. Parasti urīnam ir viegla, specifiska smarža, bet tā var mainīties, ja tiek lietoti noteikti produkti, piemēram, spārģeļi. Tātad padomju perioda beigu posmā UMI ienāca 6 līdz 7 kg fosforu. Tas deva 6 līdz 7 tonnas zaļās biomasas pieauguma, kas 3-kārt pārsniedz pieļaujamo mēru, lai ezers saglabātos mezotrofā vai vidēji eitrofā līmenī. Urīna veidošanās norit nieru pamatvienībās nefronos. Urīna veidošanās sāks ar asins plazmas filtrāciju caur kapilāru membrānām, kapilāru kamoliņā un tās kapsulā caur membrānu porām iziet gandrīz visa asins plazma, izņemot lipīdus un olbaltumus ar lielu nosacīto molekulāro masu, kā arī vielas, kas ir saistītas ar šiem olbaltumiem. Tā ezera smilšainais pamats aizdūņojas. Sēkļi aizauga niedrēm, aizņemot lobēlī dzīves telpu. Sūreņu peldošās lapas rada noēnojumu. Kritālis sadaloties patērē pārāk daudz skābekļa. Bet tagad laika ziņas. Šodien Latvijas centrālajā daļā mākoņains, putīs dienvidrietumu, 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 dienvidu austrumu, ziemeļaustrumu, ziemeļ un ziemeļvējš. Brāzmās līdz 30 metriem. Diemžēl daļa staipeknīšu ir iznīkusi. Diemžēl ūdens kvalitāte pasliktinās. Diemžēl ezera krastos staigā daudz atpūtnieku. Diemžēl lobēliju dzīves telpās samazinās. Diemžēl citi ezeri vispār netiek pieskatīti. Diemžēl malu zvejnieki izveļo lielos apjomos. Rodas blīvas sniedru audzes. Diemžēl zivju daudzveidībā samazinās. Diemžēl
rastos būvē mazmāģiņās.
Artur, tu guli? Nē, es nevaru atkal aizmigt. Un tu? Nē. Kā tā? Es nezinu, nekas nepalīdz. Kas tev parasti palīdz? Nedomāt par to, ka es cenšos aizmigt. Par ko tu parasti domā? Par visu un uzreiz. Man tikko bija tāds sapnis, no kur es pamodos. Gribu pastāstīt. Tajā sapnī man bija sajūta, it kā es būtu daļa no liela, liela ūdens. Tā kā okeāna. Jā, droši vien, jo tas bija ļoti liels ūdens. Un varbūt pat es pati nebiju ūdens. Es nejūtos šķidra, bet varbūt es biju kaut kāds liels ūdens dzīvnieks, varbūt valis. Un tajā ūdenī mani nesa tāda milzu, milzu okeāniska traume, jo sajūta bija tāda, it kā es lidotu. Un tas ūdens mani nesa uz priekšu. Un es vienlaikus jutos tāda smaga un liela, bet arī tik viegla. Jā, tā bija tāda laba sajūta. Bailīgi nebija? Vispār man parasti ir bail no tādiem dziļiem ūdeņiem, bet šoreiz vispār nē. Man bija tāds sapnis, ka es iznāku no priežu meža pludmalē pie jūras. Bet tā pludmale ir pilna ar cilvēkiem. Viņi tur nogulušies uz deķīšiem viens otram blakus, tā ka nevar iziet cauri. Un es kaut kā mēģinu nokļūt pie tās jūras, bet es saprotu, ka nesanāks. Es kaut kā lavos cauri. Un tur tāda milzīga, karsts vasaras diena un troksnis un kņāda un skan kaut kāds radio. Un gribas prom no tā visa. Un es beidzot atrodu tādu taciņu. Es nopriecājos, eju pa to taciņu, eju tālāk, tālāk un kāpju aizvien augstāk un augstāk, jo izrādās tā taciņa ved stāvkrastā, tādā lielā kāpā. Un es eju aizvien tālāk un paliek mierīgāk, un tas troksnis vairs mazinās. Un es paskatos uz jūru, un ir tāda skaista saulaina vasaras diena, bet pie horizonta ir negaisa mākonis, tāds liels. Es paskatos atpakaļ uz tiem cilvēkiem un eju tālāk pa to taciņu, eju. Un es paskatos vienā brīdī atkal uz to jūru, un es saprotu, ka tas lietus mākonis nemaz nav lietus mākonis, bet tāds milzīgs vilnis. Tāds gar visu horizontu. Un tas vilnis nāk aizvien tuvāk un tuvāk, un es redzu, ka viņš paliek lielāks un lielāks, un es saprotu, ka viņš nelūzīs, ka viņš tāds milzīgs nāks vienkārši virsū un pāri visam. Es paskatos uz tiem cilvēkiem lejā, un viņi jau tur tālumā, tādi maziņi. Es saprotu, ka es viņus nevarēšu ne sasaukt, ne paspēt aizskriet pie viņiem. Tāpēc es vienkārši stāvu tajā stāvkrastā, skatos uz to vilni, kurš tuvojas, un viņš jau tūlīt tepat būs. Un vienā brīdī virs manis debesīs parādās tādas durtiņas. Es iekāpu tajās durtiņās iekšā, bet tas vilnis tieši tajā brīdī triecis pret krastu, noskalo to pludmali, to krastu, to kāpu, pļāvu, mežu, visu. Un tad es pamodos.
Ko tāds sapnis varētu liecināt par tavu zemapziņas stāvokli? Man liekas, ka viļņi tas ir uz pārmaiņām.
Uz